Sveiciens visiem smartam parādījušās problēmas. Tūlīt parādīšu tieši kādas. Oi, apakšā pamanīju, ka viss ir, neredz neko te. Viss ir mērcā. Kaut kur tek degviela. Aizdomas ir uz augstspiediena sūkni. Tad jau arī skatīsimies, kas un kā. Tātad pirmais, ko mēs darām, ņemam nost bumperi, viena skrūva šeit, otrā pusē tas pats, skrūva, skrūva, skrūva un divas skrūvas apakšā. Bumperi noņemt 5 minūšu jautājums. Jā, starp citu, tie, kas nezināja, smarta motors aizmugurē atrodas, jā. Diezgan interesanti. Gandrīz kā sportskārām, jā. Šeit var redzēt šo te dižo motoru, 0,8 dīzels visā skaistumā. Manas domas bija pareizas. Tā kā augstspiediena sūknis, augstspiediena sūknis šeit, tad būs jāņem viņš nost man. Jāpaņem te trubas nost, gairs nost. Un jāņem nost augstspiediena sūknis. Tā, kur man bija remkomplekts nopirkts. Šāds te remkomplekts, Bosch. Blīvītis iekšā. Šēbīts, vēl kaut kādi mēsli. Jā, un kur tad izskatās, kā izskatās noņemts bumpers. Vispār jāapvāc nost, visu šitā balka arī ņemsies nost, jā. Made in Germany, jā. Šitā balka arī ņemsies nost, un tad jau būs tīri ok, piekļuva pie motora, izpūties arī ņemsies nost, viņš diezgan viegli ņemās nost. Un tad jau būs tīri laba piekļuva pie šī te augstspiediena sūkņa. Ja kāds tad jautā kādreiz, jā, vai cik drošs ir smarts ceļu satiksmes negadījumos, nu, tad, jā, jūs varat redzēt, jā, alumīnija balka maziņa kaut kāda, kaut kas līdzīgs metālam, jā, kaut kāda lonžerona tev roģi ir, bet, kā redzams, jā, tad tā deformācijas, teiksim, tā vieta ir maza. Kur tepat jau sēdeklis ir. Tā kā, ja kāds prasa, vai smarts ir drošs, nu, es teiktu, ka diez vai viņš ir drošs. Bet, nu, vismaz viņš ir ekonomisks, jā, 0,8 dīzels. Šādi te izskatās tad balka noņemt, jā, kur viens lonžerons, otrs lonžerons, jā, balka noņemta, izpūtais noņemts, gaisa ieplūdes cauruli noņemta. Tur pāris skrūvīts. Un jau pamazām mums sāk parādīties piekļuva augstspiediena sūknim. Tad attiecīgi būs jāpaņem nost interkulera caurula, jānoņem EGR vārsts nost. Augšas, jā, šī te caurula arī jāņem nost. Paņemsim nost EGR vārstu, jā, šo te, un tad jau es domāju, principā būs tīri ok piekļuva pie šī te degvielas sūkņa. Tā kā tie, kas, jā, bail remontēt smartu, tad es pat teiktu, ka piekļuva visām detaļām, ne detaļām, bet komponentiem salīdzinoši forša, jā. Paskatieties, turbīna, jā. Noņēmam aizsargu, mazītiņu turbīnīti, jā. Nu, ja neskait to, ka skrūvas parūsējuši, jo vienmēr šeit sanāk met sāļus virsū, jā, un siltums sāļi, un šī te vieta konkrēti labi rūsē, jā. Jāņem vērā, jāskatās šī te caurula, es viņu mainīju gadu apakaļ, jā. Redzēt, kāda viņa pēc viena gada jau izskatās, pateicoties mūsu Rīgas sāļiem. Šo te augšējo trubiņu arī es mainīju, jo viss, kas atrodas aizmugurē, sāļi tiek virsū un rūsē diezgan labi. Bet, nu, principā, kā jūs redzat, jā, šeit viss ir tīri viegli pieejams, jā. Tā kā nav tā, ka smartam būtu baigi grūti kaut kam piekļūt. Tā kā no remonta viedokļa es teiktu, ka nav nemaz tik traki. Tā, tad, nu, lūk, EGRs nost, caurula arī nost, un nācās vēl to veņķiku noņemt nost interkulerim. Veņķiks pavisam vienkārši ņemās nost, jā, tādi klipsīši, tā kā iespraužās un vienkārši izklipsina ārā un izvelk ārā uz augšu.
tur nekas īpašs, un tad, mums izskatās piekļuva apmēram šāda te. Degvielas sūkni, mēs redzam, kas mums tagad ieņem nost degvielas līnija, šī te pieplūdes līnijas, atplūdes, jā. Un tad es ceru, ka es viņu dabūšu ārā, jo šeit ir priekšā tāds kronšteins. Ja es viņu nevarēšu dabūt šo te sūkni ārā, tad būs arī šis te kronšteins ieņem nost. Un, ja būs kronšteins ieņem nost, tad līdz ar to ieņem arī interkulers nost. Bet, mēģināšu iztikt bez šī te kronšteina ņemšanas nost. Redzēsim, kā ies. Degvielas sūknis pats ar 3 skrūvītēm, torkšiem turās klāt. Ja? Te pavisam elementāri viss. Beigās tad nācās arī izņemt šo te interkuleri un kronšteinu. Bišķiņ pacīnījos interkuleri, bet, dārā dabūju. Un. Tagad tad ir pavisam viegli piekļuve, nekas vairs netraucē. Taisam vaļā skrūves un valkam ārā augstspiediena sūkni. Jā, un vienmēr atceramies, kad pie degvielas sistēmas strādājam, tad esam uzmanīgi ļoti ar netīrumiem. Nelaižam klāt netīrums, ja? Saliekam kurķīši kaut kāds, lai pēc tam nav problēmas ar augstspiedienu degvielas sistēmu. Tālūk, augstspiediena sūknis ir ārā, pamazām tad varam sākt jaukt viņu un, nosacīt restaurēt, jā, par restaurēšanu grūti to saukt, bet blīvītes mēs pamainīsim. Tad šis te, ja tais vaļā ir vāciņš un šie te vāciņi visi 4 skrūvas vaļā, un tad arī samainīsim tur blīvītes. Pa lielam nekas īpaši sarežģīts. Viss vienkārši un jauki. Galvenais ir ievērot tīrību. Tā tad plunžeri izņēmam ārā, ja, šito te valu. Un mainīsim šīs te 2 gumijas gredzentiņus. Tā mums izskatās iekšā, ja. Man bišķiņ nepatīk tā rūsa, kas tur apakšā ir, ja. Droši vien var redzēt. Ja. Tā man nevisai patīk, es mēģināšu viņu bišķiņ pamazgāt, bet neko darīt, jā. Ja turpināsies problēmas, tad izskatās pēc jauna augstspiediena sūkņa, man vajadzēs doties drīzākajā laikā, jā, bet, ko darīt, mēģināšu to saglābt. Būs, nebūs. Bet, tad jā, attiecīgi šos te 2 gredzentiņus mainam, tie mums ir komplektā, pēc tam skrūvējam apakaļ un tad mainīsim šos te 3 galus. Tur pavisam vienkārši. Tad, jā, sīkumos parādīšu, kas un kā. Un tagad tad ķeramies klāt šitiem vāciņiem. Tie vāciņi kopā ir 3 gabali, palielam viņi visi vienādi ir, un tur pāris blīvītes jāsamaina iekšā. Laikam 3 gabals bija 1 gredzentiņš un 2 blīvītes. Jā. Pēc iepakojuma arī tāpat var spriest, ja, kā redzams, ja, 3 blīvītes, tad ir teflona gredzentiņi un gumijas gredzentiņš. Un tad ir tāds vēl metāla, var redzēt, lūk šī te, ja, metāla gredzens tāds. Tā kā taisam vaļā un mainam. Šādi te izskatās novārtīta augša, ja. Šīs ir tās blīvītes, ko mēs mainam. Ja, 4 gabals kopā. Viens ir tāds mazs metāla gredzentiņš. Un tad kur ir tā pati cepurīte. Ja. Teflona gredzens pa kreisi, apakšā gumijas gredzens. Tad tā metāla cepurīte iekšā tajā caurumiņā, ja, apakšā. Un lielā blīva kur augšā gumijas jauna. Un šādi te mēs riņķi apējam 3 reizes, 3 plunžeriem, jā, samainam blīvītes, un principā varētu teikt, ka tad degvielas sūknis ir salasīts kopā, jā, varēsim likt apakaļ. Tad sūknis gatavs, jā, gumijas samainīts, blīvītes samainīts, domāju, varam likt iekšā un testēt un skatīties, kas tagad notiks. Tā izskatās viss apakaļ salikts, pabraukāja jau 10 minūtes, nekur nekas netek. Kā var redzēt, arī viss nomazgāja, smuki tīri, ja. Tad jautājums par to, vai šis ir
teiksim tā, remonts, ko vajag pēc grāmatas, tad atbildi ar nē. Šis bija tāds salīdzinoši, teiksim tā, ārkārtas remonts, ko es veicu savā garāžiņā uz grīdas, jā, ar praktiski nekādiem instrumentiem, diemžēl. Pareizi būtu šo te sūkni ņemt ārā, likt viņu ultraskaņā, mazgāt, attiecīgi samainīt visas blīves, es tur dažas blīves arī nesamainīju. Samainīt visas blīves, likt viņu standā, pārbaudīt spiedieniem, noplūdēm, nokrāsot, jā, droši vien arī nokrāsot. Un tad tas skaitītos pareizi restaurēts augstspiediena sūknis. Īpaši tā tur rūsa, jā, ko jūs redzējāt, arī nekas labs nav, bet, nu, ko darīt, jā. Man vienkārši pagadam nav iespējas to atrisināt. Šis te remonts man izmaksāja, cik man izmaksāja? 16 eiro, jā. Ir atšķirība, vai es maksāju 16 eiro, vai es maksāju, pat nezinu, cik jauns maksā sūknis. Restaurēts, laikam, bija 250, jauns, es domāju, kaut kāda 500 eiro, jā. Tā kā tā, lūk, jā, neņemiet ļaunā, nav remonts pēc grāmatas, bet, nu, viss izdevās, jaudas ir, nekur nekas netek. Tā kā tā, jā, kādam kaut kas varbūt noderēja, kaut ko interesanti varbūt paskatījieties, ieraudzījiet, jā, interesants izpildījums, kā redzat, jā, smarts, rekur priekšā sēdekļi, motors aizmugurē, jā, smart power, jā, starp citu, Mercedes, jā. Smarts ir Mercedes un Swift, jā, kopražojums, tā to varētu teikt. Mercedes dzinējs, OM 660, principā dzinējiem nekādas vainas nav. Ja ņemat benzīnu smartu, tad ir problēmas ar kompresiju, jā, bet dīzelim nekādas problēmas nav. Kaut kā tā, jā. Pīsiņš. Čau, tiekamies.